Sveiciens! Mani sauc Ģiris Lapiņš, es esmu drošības un kārtības komitejas vadītājs Rīgas pilsētā. Un ar šo mēs sākam raidījumu ciklu, kurā mēs runāsim par drošības jautājumiem Rīgā. Šodien ciemos pie maniem ir Rīgas pašvaldības policijas vadītājs Juris Lukas kungs, par ko man ir liels prieks. Un šodienas tēma ir, manuprāt, pati svarīgākā, tāpēc mēs arī šo sākam. Tas ir par komunikāciju. Kā man sasniegt pašvaldības policiju gadījumā, ja ir kāda krīzes situācija. Es no savas puses sākšu varbūt ar to, ka es pats to nezināju, bet šobrīd, manuprāt, katram rīdzniekam ir jāzina šis maģiskais numurs 112. Tad cik sen tas jau ir un vai tas ir tas primārais telefona numurs, kā sazvanīt pašvaldības policiju? Jā, jāsaka tā, ka tas ir visdrošākais, vispareizākais ceļš, kā vērsties pie pašvaldības policijas, jo attiecīgais operators pieņems lēmumu, uz kurieni novirzīt jūsu zvanu, jūsu problēmu. Vienkārši varētu būt situācijas, kad zvanītājs arī nav no Rīgas, tad attiecīgi tādā veidā mēs menedžējam šo te informācijas plūsmu. Bet pastāv iespēja arī vērsties pie mums, izmantojot mobilo aplikāciju, kā arī informēt par dažādām situācijām, problēmām, izmantojot vienoto Rīgas tālruņa numuru. Jā, par to mēs pēc brīža, bet tātad, ja mēs sākam ar šo 112, tātad, kas ir svarīgi saprast, tas ir vienotais visas Latvijas telefona numurs vai Rīgas. Jā, tieši tā, tas ir viss Latvijas. Tas ir viss Latvijas, un tātad zvans pēc piedarības tiks novirzīts uz atbilstošo pašvaldību, un vēl svarīgi saprast, ka 112 ir ne tikai policija, bet tas var būt arī uguns. Jā, jebkurš ārkārtas dienests. Jebkurš ārkārtas dienests, tā kā, dargie skatītāji, lūdzu šo iegaumē, ieliec telefonā 112 pie jebkuras krīzes situācijas šis te. Tātad labi, otrs ir aplikācija. Es saprotu, ka Rīgas pilsētai bija veca aplikācija, un tagad pavisam nesen bija jauna aplikācija. Varbūt pāris vārdos par šo jaunu aplikāciju. Jā, tas bija tā kā ar mašīnu, nopēc jaunu mašīnu, to viņi brauc kaut kādu laiku un pienāk viens brīdis, kur sāk birt absolūti visi, jā, un tā bija līdzīga mūsu veco aplikāciju. Un, protams, ņemot vērā to, ka Rīgas pilsēta šobrīd pats strādā pie vienotas šīs te aplikācijas sistēmas, tad mēs pieņemam lēmumu, kad mēs šo aplikāciju izveidojam un kādu laiku viņu nomājam, līdz integrējamies šajā te vienotajā Rīgas pilsētas aplikācijas sistēmā. Bet par to jaunu aplikāciju es saprotu, tas, ko vajag, vienalga, vai tas ir iPhone vai tas ir Android, tātad kas viņam jāmeklē kādu aplikāciju? Rīgas pašvaldības policija, jāieved meklētājā Rīgas pašvaldības policija, un tur izmetīsies uzreiz mūsu logo. Un veca aplikācija bija līdz šim brīdim, Jā, viņa arī darbojās līdz šim brīdim. Mēs saņēmām diezgan daudz, arī 48,000 pagājušajā gadā. Vēl no vecās aplikācijas viņa darbojās, viss bija kārtībā, vienīgais tas, ka viņa netika uzturēta un atjauninājumi netika viņai pievienoti, un tādā veidā viņa, tā dabiskā procesā šobrīd nav vairs lietojama. Jā, es domāju, ka mēs uztaisīsim vienu sarunu tikai un vienīgi par aplikāciju, bet no savas puses var teikt, ka šajā aplikācijā tātad mēs autorizējamies vai nu Smart ID, vai nu e-parakstu. Tas ir tas būtiskais. Un kad šo aplikāciju varbūt izstāstās tehniskā specifikācija par to, kā tas uzlabo šī jauna aplikācija, kas tagad ir palaista. Jā, tu jau minēji to par obligāto identifikāciju. Ja? Jūs pievienojies, izmantojat Smart ID vai šo te e-parakstu. Jā, vai e-parakstu. Tas ir vajadzīgs kāpēc? Tāpēc, lai mēs varētu operatīvi arī sazināties, ja mums ir kaut kādi jautājumi arī ar iesniedzēju. Protams, arī jāatzīst, ka tas zināmā mērā disciplinēs šos te informācijas sniedzējus, jo viņi visi būs sasniedzami gadījumā. Jā, otrs, kas ir diezgan būtiski, ir tas, kad šī aplikācija beidzot darbosies tikai Rīgas pilsētas teritorijā. Jā. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs saņemam informāciju par kaut kādu veidu pārkāpumu, kas notiek, pieņemsim, Brīvības ielā, bet izrādās tā
problēma ir nevis Rīgā Brīvības ielā, bet Bauskā Brīvības ielā. Jā. Mēs patērējam lieki resursus, mēs izbraucam uz notikumu vietu un tad mēs tikai informējam šo te, Bauskas kolēģus šajā gadījumā. Ja. Tas laiks jau ir pagājis un varbūt tā situācija jau ir būtiski mainījusies. Ja. Tā kā šis ir tāds diezgan būtisks jauninājums. Un trešais, manuprāt, arī nav mazāk svarīgs. Tas ir tas, ka nebūs vairāk tās iespējas, ka tu vari nofilmēt vai nofotografēt visas dienas garumā un vakarā pie tējas krūzes tad sūtīt šo informāciju. Mums šī informācija ir vajadzīga tūlīt un tagad, respektīvi. Ar vecu aplikāciju droši vien policija aizbrauc uz notikumu vietu, un tur jau sen vairs nebija mašīna. Pirms nedēļas viņi tur ir stāvējusi. Bet par šo aplikāciju runājot, man tas liels jautājums, ko manuprāt, rīzniekam arī vajadzētu zināt, tātad vai šī jauna aplikācija nofilmētais un atsūtītais būs kā pamats jau pēc tam, tā kā administratīvā tiesā, teiksim, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka policistam tāpatās vajag vēlreiz braukt un vēlreiz filmēt, vai tomēr tas būs jau... Jā. Administratīvā pārkāpuma procesa īpatnība ir tāda, ka konstatēt administratīvo pārkāpumu var uz to tikai pilnvarotas personas. Un šajā gadījumā tā ir policija. Tad jūs varat sniegt tikai informāciju par iespējamo pārkāpumu. Ja kurā gadījumā policija ir jāizbrauc, jāpārbauda un jākonstatē, ir pārkāpums vai nav pārkāpums. Sapratu, labi. Tātad otrā lieta ir aplikācija. Šeit viens tāds īsais jautājums, ko, manuprāt, arī ļoti daudz rīznieku nezina. Kā mēs varam atšķirt, kas ir pašvaldības policijas funkcijas un kas ir valsts policijas funkcijas? Un, es, piemēram, zinu, ka tur es pieņemu, ka narkotiku visu tur valsts policija cīnās un jūs ar drošību. Vai arī tam beigās varbūt īsi ieskicē, kas ir katra atbildības sfēras un vai galā tam ir kāda nozīme? Ir cevišķi es zvanu uz 112. Jā, zinu, kā es vienmēr atbildu uz to jautājumu. Man saka, vai jūsu darbs nedublējās ar valsts policiju? Es saku, kur jūs esat redzējuši, ka vienlaicīgi uz izsaukumu ierodās divas policijas? Jā. Šis darbs tiek koordinēts savstarpēji, ja, un tāpēc es arī aicināju vērsties policijā, tieši izmantojot šo te vienoto tālruni, jo attiecīgi operators pieņem lēmumu, kuru policiju uz notikumu vietu sūtīt, kuri tuvākā policija. Ja. Protams, mūsu lielākā atšķirība ir tāda, kas mūs atšķir no valsts policijas. Valsts policija nodarbojas ne tikai ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, bet viņu funkcijas ir daudz plašākas, kas ietver arī kriminālu procesu vešanu, operatīvo darbību un tam līdzīgi tavs pieminētās narkotikas. Arī, protams, ir šīs te funkcijas ietvarā. Labi, tātad vēlreiz ir problēma, zvanam vienkārši 112 un nešaubamies un nedomājam, vai tas ir pašvaldības policija vai valsts policija, vienkārši zvanam uz 112 un tad jau drošības iestādes tiks galā, kam to adresēt. Nākamais jautājums, kas interesētu rīznieks, tātad vienalga, vai mēs zvanam 112 vai mēs ar šo aplikāciju jauno tagad ziņojam to likuma pārkāpumu, potenciālo likuma pārkāpumu. Cik ātrā laikā reaģēs policija? Ko sagaidīt cilvēkam? Vai tur ir kaut kādas gradācijas, cik ātrā laikā jūs reaģējat? Jāsaka tā, ka normativizēts tas nav, un es apzināti izvairos no šī jautājuma normativizēšanas, noteikti konkrētu laiku, cikos tev ir jāierodās uz kaut kādu konkrētu izsaukumu. Protams, kad saņemot ziņas par to, ka kāda cilvēka dzīvība ir apdraudēta, veselība ir apdraudēta, kur reaģēšana ir nepieciešama vispirms. Protams, lēmums braukt uz turieni, uz šo notikumu vietu, tiks pieņemts pirmām kārtām. Ja atvainojiet man, cienījamie skatītāji, bet ja automašīna ir novietota tam neparedzētā vietā vai kā savādāk nepareizi, ja, tad šis būs otrās kategorijas izsaukums, uz kuru mēs braucam. Jāsaka tā, ka viens no mūsu būtiskākajiem darba kvalitātes rādītājiem ir tiešām šis te ierašanās laiks, un es varu apgalvot, jā, pie tā mēs strādājam ar vien, gan veicot dažādus organizatoriskos pasākumus. Jūs arī zināt, ka mēs šobrīd jau gadu strādājam vienotās vadības sistēmas ietveros, vai ne, kas būtiski atvieglo
samazina šo te ierašanās laiku. Nu, labi, tad tas būtiskais, ko skatītājiem jāsaprot, tad, ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, tad pašvaldības policija vai valsts policija reaģēs maksimāli ātri. Savukārt, ja tā ir mašīna, kura ir novietota ne tur, tad varbūt arī situācijas, ka varbūt paies stundām, kamēr policists aizbrauc. Bet tad jautājums no cilvēka, ja viņš zvana 112 vai šajā aplikācijā noziņo, vai viņam ir kāda atgriezeniskā saite, vai viņš principā noziņo, viņš var būt drošs, kad tas ir pieņemts apstrādē. Jā, par jebkuru, teiksim, informāciju, ja viņš grib, ja šī persona grib uzzināt, šo te atgriezenisko saiti, jā, tad viņi var aizties policijā, teiksim, noskaidrot, kas ir bijis tur. Bet vēlreiz ir tās saucamās administratīvā pārkāpuma lieta. Īpatnības, ja jūs neesat lietas dalībnieks, šajā gadījumā jūs esat tikai informācijas sniedzējs, ja, tad mums būs diezgan stipri jāizvērtē tas, kāpēc jums šī informācija nepieciešama. Ja, bet jebkurā gadījumā jūs varat interesēties, ja, par šī te rīcības rezultātu. Kāds ir bijis no policijas? Labi, mēs aizķērām 112 un šo aplikāciju, un es zinu, ka valsts policija ir tāds diezgan stilīgs skatītājs, var aiziet sameklēt Twitterī, ja tagad X valsts policijas kontu Twitterī, vai pašvaldības policija var sasniegt arī sociālos tīklos, Facebookā vai Twitterī. Jā, es domāju, ka mums ir mazāk atraktīvs Facebook profils, arī X-ā mēs esam. Es godīgi sakot, ļoti reti lietoju pats šīs te komunikācijas līdzekļus, bet jā, man nāk katru dienu šie tie vairākas reizes dienā šie te atskaites par dažādām reakcijām un mūsu pieminējumiem, tā kā jā, mēs esam sasniedzami sociālos tīklos, bet es vēlreiz gribētu norādīt to, ka šis nav labākais veids, kā sazināties ar policiju, sniegt informāciju X-ā vai ierakstīt Facebookā. Es tur redzēju kaut ko tam līdz. Tad, ja jūs vēlaties saņemt no policijas šo te pakalpojumu, lūdzu vēršaties ar tradicionālajiem šiem te saziņas kanāliem, jo reakcija uz jūsu sniegto informāciju var sekot ļoti novēlot. Labi, bet tad vēl viens informācijas kanāls, kas ir klasiski ceļu komunikācijā ar valsts pārvaldi, vienalga vai valsts vai pašvaldības, ir e-pasts, vai to arī jūs rekomendējat, jums ir e-pasts uz to sūtīt, vai tomēr mēs varētu palikt pie tā, ka primāri tomēr tas 112 un šī aplikācija ir daudz efektīvāks. Ja jūs vēršaties ar iesniegumu policijā un parakstat viņu ar elektronisko parakstu, protams, jūs varat atsūtīt arī uz e-pastu. Jā, tas jums nav obligāti jābrauc, jāiesniedz papīrīti, aploksnē. Labi, tad es domāju, ka tas sarunas kopsavilkums varētu būt tāds, ka, ja ir kāda problēma ar drošību, ar apdraudējumu vai kaut kādu, tiešām drošības jautājums, tad primāri ir zvanīt 112, kas ir varbūt pats vienkāršākais. Ja redzat automašīnas nenovietotas vēl, tad mēs uzreiz ar aplikāciju nobildējam, uzreiz sūtam un pašvaldības policijai tas aiziet. Un savukārt, ja tas ir kaut kāds plašāks jau ietvers, kur ir kaut kāds juridiskais izvērtējums, tad droši vien tas ir ar elektronisko parakstu un tas ir e-pastā. Labi, paldies, teikšu lielu paldies. Un skatītāji, lūdzu, zvani 112 un sameklē savā mobilā telefona aplikāciju un novelc viņu, lai tu būtu drošāks. Paldies un tiekamies nākamā raidījumā.